Ar nedēļas ziņu apskatu Tivok Latgolai, Alise Plus studijā Juris Saukāns. Kars Ukrainā šonedēļ diemžēl turpinājās ar līdzinēju intensitāti. Ceturtdienas reids Eipatorijā, Krievijas okupētajā Krimā, sociās ar spēcīgiem sprodziņiem. Kara gaitas komentētoji norāda, ka iespējams šonedēļ pret Krimu, kuru gan Krievija, gan Ukraina uzskata par savu teritoriju, tika pielietotas rītumos ražotas raķetes, līdz ar to porkoptas savulaik Putina novilktos sarkanos līnijas, kuris bija draudējis ar cīži nopietnu atbildi iz rītumu ieroču pielietošanu Krievijas teritorijā. Protams, ka starptautiskajai sprīdzei tas šonedēļ piešķēla vēl papildus guņi. Pasaule šonedēļ uzmanīgi sekova, kā notiek Ziemeļkorejas un Krievijas diktatoru Kima Čenuna un Vladimira Putina tikšanos. Dienvidkoreja jau ir paudusi savu satraukumu, nožēlu un bažas par to, ka Ziemeļkoreja šo sadarbības ietvaros var no Krievijas saņemt modernus ieročus, arī tos, kas ir saistīti ar militāriem spīgošanas satelītiem, kas savukārt vairotu Kima militāros kodolu programmas radētos draudus. Nobela fonds paaugstinos Nobela prēmijas summu par 1 miljonu zviedru kronu līdz 11 miljoniem. Tas ir apmēram 920 000 eiro. Fonda paziņojumā pasciets, ka šāds palielinājums notiek par to, ka fonds var to finansiāli atceļaut, bet jojam arī vērā, ka pēdējā laikā strauji krīt Zviedrijas valūtas vērtība. Zviedru kronas kurs noslēdzies līdz vēsturiski zemokiem līmeņam attiecībā pret eiro un ASV dolaru. Arī inflācija valstī ir diezgan augsta, augustā 7,5% gadā, bet jūlijā bija sasniegti 9,3%. Latvija visu šo nedēļu gaidīja, ja viņa pīkdiņ beidzot sagaidīja, ka tūpošo koalīcija paraksta sadarbības līgumu valdības deklarāciju, un Saeima beidzot varēja uzklausīt gan tūpošos valdības tūpošos ministru sūlījumus, gan cīši daudzu gan pozīcijas, gan sevišķi opozīcijas debatētoju viedokļus. Apvienoto saraksta frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars pīdraudēja, ka ņūļa, jo frakcija parodēs, ko nozīmē opozīcijas darbs. Nacionālās apvienības vadītājs Raivis Dzinters kopš māja stiķētos koalīcijas pamatus nosauca par škeibim un lenganim, nosaucot koalīciju par bezprincipu veidojumu. No vienas puses stipra opozīcija nevienā parlamentā nav nekas slikts, bet verotīs, kā pīkdiņ noritēja gan svaigokas, gan netik svaigas veļas pormazgošana Saeimas debašu laikā, pirmīs, kas īt protā, ir, ka, diemžēl, arī jaunos valdības mūžs varētu nabūt poru gars. Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no apvienoto sarakstu šonedēļ preses konferencē Reigā pauda, ka gadījumā, ja Riezeknis pilsētas dūme nedemonstrēs rīcību un neiesaistīs pašvaldības finanšu procesa stabilizāciju, jis varētu rosināt arī visas dūmes atlaišanu. Sekoja Riezeknis dūmes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča no partijas Kopā Latvijai sasaukto preses konference, kurumā tika klostēts, ka pret Riezeknis pilsētu un jos mēru personiski ir organizēta nomalnošanas kampaņa ar politiskiem mērķiem. Bartaševičs vairākort uzsvēra, ka nesaredz savu vaini nevienā no jam izsacītiem pormatumiem, bet ministriju lēmumi esot balstīti viņas vispārīgiem frāzumi pieņēmumiem, kas tiek pēc tam tiražēti medijos. Daugavpils pašvaldība iecerējusi ņemt valsts kasē aizņēmumus 5,7 miljonu eiro apmērā un sniegt galvojumu Daugavpils satiksmē par vairāk kā 4 miljoniem eiro. Šī līdzekļi iekļaun gandrīz 4 miljonu eiro priekšfinansējumu, ko kohēzijas fonds provizoriski atmaksos pēc projektu izvērtēšanas jau nākošā gada otrajā pusē. Augšdaugavas novada dome savukārt nolēmusi izmaksāt vienreizēju atbalstu arī vētrā bojātos, apdrošinotos individuālu un daudzdzīvokļu dzīvojamos moju remontam. Itamā gadījumā tiks izvērtēts, ņemts vērā apdrošinotāja pieņemtais lēmums par atliedzības izmaksu, un vienreizējais atbalsts tiks izmaksots konstatētos starpības apmērā. Lūk, tāda spraiga nedēļa. Studijā bija Juris Saukāns, nedēļas ziņu apskatu Tivok Latgolai, veidojam ziņas bez robežām pasaulī Latvijā Latgolā, ietvaros sadarbībā ar Mediju atbalsta fondu. Radio